izskatīt 34 jautājumus. Vai kādi iebildumi ir? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir pieņemta. Tātad gribu tikai atzīmēt, ka Regīnas kundze ir mācībās, kursos, un Atstopiņa kungs uz doto brīdi arī ir atvaļinājumā, tāpēc nepiedalās mūsu domes sēdē. Papildus darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 17 jautājumus. Vai ir kādi šeit iebildumi, jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Papildus darba kārtība ir apstiprināta. Un sākam. Pirmais jautājums par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. Ziņo teritoriālās un attīstības patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Meikšāna kungs, lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par zemes vienību platību un robežu precizēšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par Ludzas rajona Ņukšu pagasta padomes 2003. gada 27. novembra sēdes lēmumu par zemes lietošanas pārēju, protokols numur 12, 4. paragrāfs, atcelšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 4. par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī tika izskatīts un izdiskutēts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 5. par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Jautājums tika izskatīts teritoriāla un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 6. par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai. Lūdzu, Aivara kungs. Lēmumu projekts sastāv no 75 apakšpunktiem. Jautājums arī izskatīts un arī izdiskutēts teritoriāla komiteja. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai kolēģiem ir jautājumi, kādi precizējumi? Nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 7. par atļauju slēgt apakšnomas līgumu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis lēmumu projekts ir ar labojumiem, ar precizējumiem, un tad lēmjoša daļa ir, ka atļaut slēgt apakšnomas līgumu nomniekam. Jo teritoriāla komiteja no sākuma bija cits viedoklis, bet arī apskatot noslēgta nomas līgumu, tad sagatavos lēmumu projekts ar precizējumiem. Vai ir kādi jautājumi? Tad vēršu uzmanību. Lēmumu projekts ar precizējumiem atļaut slēgt līgumu apakšnomai. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 8. par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 9. par atteikumu piešķirt zemi nomā. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 10. par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, Aivara kungs. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 11. par nekustamā īpašuma ambulance Nirzas pagastā Ludzas novadā piešķiršanu nomā. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums izskatīts teritoriāla komiteja. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 12. par rūpnieciskā zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatariņa zvejai 2017. gadam iedalīšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 13. par atteikumu piešķirt rūpnieciskā zvejas tiesību un atteikumu iedalīt zvejas limitu pašpatēriņa zvejai 2017. gadam. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts 14. par debitoru parādu norakstīšanu. Tātad šeit atkal virkne jautājumu būs, kas ziņos Finanšu patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja Gendele. Tātad jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi, precizējumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 15. jautājums par debitoru parādu dzēšanu. Arī šis jautājums ir skatīts un speciālisti ir paskaidrojuši. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 16. par nekustamā īpašuma nodokļu un nokavējuma naudas dzēšanu. Jautājums ir izskatīts un Vijas kundze ir skaidrojusi mums, vai ir kādi jautājumi, precizējumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 17. par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Jautājums bija skatīts. Ainas kundze arī noziņoja, kādi ir brīvie dzīvokļi un kas ar kuru brīvo dzīvokļi notiek. Tātad, vai ir jautājumi šeit? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 18. par nedzīvojamo telpu stacijas ielā 45 Ludzā, Ludzas novadā, nomas maksas atlaidis Sijā Nikal. Tātad šeit arī jautājums ir izskatīts, arī pateikts iemesls, kāpēc, tāpēc, ka ir brīvlaiks vasaras periodā, un tāpēc arī pielietojam šo maksas atlaidi. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 19. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Biržas ielā 1A Ludzā, Ludzas novadā. Jautājums ir izskatīts. Atzinums arī ir no certificētā speciālista par avārijas situāciju. Lūdzu, vai ir šeit kādi precizējumi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 20. par brīvpusdienu piešķiršanu. Jautājums ir izskatīts pēc Briģu pirmskolas izglītības iestādes vecāku iesnieguma. Pamatojoties strādās vēl vienu mēnesi šī pirmskolas izglītības iestāde un līdz ar to arī vadība tieši pirmskolas izglītības iestādes lūdz atbalstīt bezmaksas ēdināšanu šiem 11 bērniem. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 21. par izmaiņām Ludzas novada iepirkumu komisijas sastāvā. Jautājums ir izskatīts, pretendents jums zināms. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 22. par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas sastāvā. Jautājums ir izskatīts un tika virzīts uz domes sēdi. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 23. par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāvā. Arī jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 24. par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Jautājums ir izskatīts. Vai ir kādi tagad jautājumi, iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 25. par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvā. Jautājums bija skatīts, paskaidrots, kāpēc. Lūdzu, vai ir kādi iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 26. par izmaiņām Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. Jautājums ir izskatīts. Lūdzu, vai ir kādi iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par.
13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 27. par nekustamā īpašuma Bārbeles Cirmas pagasts Ludzas novads izsoles rezultātu un protokola apstiprināšanu. Lūdzu, jautājums bija skatīts. Mekša kungs arī paskaidroja, vai ir tagad kādi iebildumi, jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 28. par dzīvokļa īpašuma numur 1 Liepājas ielā 37 Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Arī šo jautājumu skatījām apvienotajā komitejā pēc atsevināšanas komisijas ierosinājuma. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 29. par dzīvokļa īpašuma numur 12 Liepājas ielā 19G Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Jautājums bija skatīts, arī tika sniegta informācija, vai ir kādi iebildumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 30. par nekustamā īpašuma zemes vienības kā starpgabala ar konkrētu kadastra apzīmējumu 1028 kvadrātmetru platībā, kas atrodas pēc adreses stacijas ielā 80A Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Arī jautājums tika skatīts un atsevināšanas komisija virzīja šo jautājumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 31. par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala ar konkrētu kadastra apzīmējumu 1471 kvadrātmetru platībā, kas atrodas pēc adreses stacijas ielā 84A Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Jautājums bija skatīts komitejā. Lūdzu, vai ir iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 32. par dzīvokļa īpašuma numur 4 Tālavejas ielā 27 Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Jautājums bija skatīts, arī paskaidrots, vai ir kādi iebildumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 33. par dzīvokļa īpašuma numur 2 Tālavejas ielā 30 Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Jautājums tika skatīts, dzīvokļu komisija ierosināja, atsevināšanas komisija izskatīja un virza domes deputātu lemšanai. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Un tagad 34. informācija par SIA Ludzas medicīnas centras 2016. gada pārskatu. Ziņos SIA Ludzas medicīnas centras galvenā grāmatvede Pedānis kundze. Gribu paskaidrot, kāpēc tas iepriekšējā mēnesī netika skatīts, jo tikai pašā mēneša beigās mums notika dalībnieku sapulce, kur arī iztirzāja šo gada pārskatu, pārrunājām un pat cik valdes loceklis uz doto brīdi ir atvaļinājumā, tāpēc es palūdzu noziņot galveno grāmatvedi par galveniem rādītājiem un arī par vīziju uz 2017. gadu, kā tika sastādīts un apstiprināts budžets medicīnas centram. Lūdzu, Pedānis kundze. Labdien! 2016. gadā slimnīca darbību turpināja atbilstoši aprūpes slimnīcas statusam, tāpat, kurš neparedz neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Gada beigās akreditējām klīnisko laboratoriju pēc ISO standarta prasībām. Stacionārā palīdzība tika sniegta 1986 pacientiem, plānoti bija 1982. Ambulatoros speciālistus apmeklēja 23,000 pacientu, dienas stacionāra ārstējas 441 pacients un veiktas 349 operācijas. Salīdzinājumā ar 15. gadu par 6% pieauga maksas medicīnisko pakalpojumu ieņēmumi, kas pamatā bija saistīti ar to, ka gada beigušās bija kvotas ambulatoru veselību pakalpojumiem. Bilances kopsumma sastāda 7,9 miljoni, kas samazinājās par 199 000 salīdzinām ar 2015. gadu. Tas pamatā samazinājās ar to, ka ir saistīts ar pamatlīdzekļu nolietojumu. Līdz ar to samazinās aktīvi. Pašu kapitāls pieauga par 50 000, tas bija pašvaldības ieguldījums, par kuru tika veikts slimnīcas virtuves remonts un iegādātas slimnīcas virtuvē iekārtas.
No kopējās sabiedrības pārskata gada neto apgrozījuma neto apgrozījums sastādīja 2,05 miljoni, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 3,6%. Tas ir salīdzinām ar 15. gadu. No kopējā sabiedrības pārskata gada neto apgrozījuma 78% sastāda valsts finansējums, 20,1% ieņēmumi un maksas medicīniskie pakalpojumi un pacientu iemaksas un 1,9% pārējie sabiedrības sniegtie pakalpojumi. Tas ir telpu noma, transporta pakalpojumi. Gada darbības rezultāts ir negatīvs, zaudējumi sastādīja 2707 eiro. Pārsvarā tas saistīts ar lielo pamatlīdzekļu nolietojumu, kas no izdevumiem sastāda 334 tūkstošus gadā. No tā jaunā korpusa nolietojums 117 tūkstoši. Svarīgākie notikumi pēc gada pārskata beigām bija Veselības ministrija pārņēma mūsu valsts galvoto aizņēmumu 4,242,680 eiro, iegulto daļas pamatkapitālā, kas tagad sastāda 58% no kopējām daļām. Par gada pārskatu tika saņemts zvērināta revidenta atzinums bez iebildumiem, un 28. aprīlī tika pārskats apstiprināts dalībnieku sapulcē, kur arī piedalījās Veselības ministrija kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Pēc ministrijas ieteikuma pārsvarā novērtēja slimnīcas darbību kā veiksmīgu, bet viņa ieteikums bija, ka arī grāmatvedības finansiāliem rādītājiem jābūt sabalansētiem, tātad jāstrādā būtu bez zaudējumiem. Viens no viņu ieteikumiem pēc mūsu cipariem, ko viņi ieteica, mums samazināt pagarināt slimnīcas jaunā korpusa lietošanas ilgumu. Mums tas bija noteikti 66 gadi, tas bija 1,5%. Ieteikums bija 1% uz 100 gadiem. Izvērtējot, tā kā vadība, tā kā mēs tam piekrītam, varētu būt, un tas sastādītu gadā 45 tūkstošus. Samazinātu zaudējumus par 45 tūkstošiem. Izdevumus tas ir samazinātu. Ja mēs tā lielumā viss. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, ja? Labi, paldies. Tātad pieņemam vienkārši informāciju, ja? Jo šeit lemjošās daļas mums nav. Jo vienīgi piebildīšu arī, uz ko vērs valsts sekretārs, jo, ja pāanalizē arī to, ko apstiprinājām 2017. Gada budžetu, ja, kamēr nav nolietojums, tikmēr medicīnas centrs iet ar plus zīmi, ja. Naudas plūsma, piemēram, ir 152 tūkstoši plusā, kā tiek parādīts tas nolietojums 300 tūkstoši pāri, tad uzreiz mīnus 150. Tāpēc viņa arī vērsa mūsu uzmanību un teica, ka arī visās savās kapitāla sabiedrībās, kur viņi arī ir pilnīgi 100% kapitāla daļu turētāji, viņi tomēr, lai to ainu, nedarītu tumšāku, viņi paildzina ēku kalpošanas laiku, jo nekas tai mājai, kā viņš arī teica, nenotiks arī 100 gados, jā, tāpat kā, jo tas ir būvēta māja, bet līdz ar šo soli uzreiz tie skaitļi ir daudz pievilcīgāki. Ja? Uzreiz nav mīnus tur 150 tūkstoši, a ir uzreiz, piemēram, 0 vai tur plus 2 tūkstoši. Ja? Tas bija viņu ieteikums, un es tā sapratu, ka viņi arī uz to pastāv, un viņi arī vēl atsūtīs papildus, kā viņi citviet savās kapitāla sabiedrībās piedāvā šo nolietojuma termiņu ievērošanu. Viss, paldies! Paldies, tad Pedānis kundzei. Papildus darba kārtība. Pirmais jautājums par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā apstiprināšanu. Ziņos domes priekšsēdētāja Gendele. Tātad šis jautājums komitejās mums visiem bija. Ja? Mēs ar jums runājam, ka pēc tam domes sēdē mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma un vēl padiskutēsim un uzklausīsim arī jūsu viedokļus, bet arī nedaudz pāanalizējot
vairāk. Arī ar to redakciju, kas bija mums uz komitejām, ja, ir, rekur arī uz ekrāna jums ir sarkanajā krāsā iekrāsotas tās lietas, kur pārrunājot gan ar speciālistiem, nonācām pie secinājuma, ka to papildināt. It sevišķi mainījās, kam vērš uzmanību 20. punkts, jo tur mēs paplašinām to loku, kas tiek atbrīvotas no nodevām par tirdzniecību, ja, tur papildinām gan ar, bet vēršu tikai uzmanību, ka administratīvajā teritorijā deklarētās, ja, deklarētās trūcīgās, maznodrošinātās personas, bērni vecumā no 13 gadiem, ja bērns veic tirdzniecību no mācībām brīvajā laikā un viens no vecākiem vai aizbildņiem ir devis rakstisku piekrišanu, un pensionāri. Ja? Un tur ir arī zemāk arī atrakstīts, ar kādu produktu grupu to viņi var darīt. Tātad ar pašu audzētiem vai pašu ražotiem pārtikas produktiem, savvaļas ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem vai pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem. Nu, mākslas priekšmetiem vienkārši tāda terminoloģija ir, varbūt pa skaļu pateikt, ja? Bet tas ir jebkura veida darinājumi, varbūt pat zeķes ādītās, cimdi ādītie. Ja? Un arī tad redziet, tur ir iekrāsots uzreiz 21,11, tur bija eiro 50, bet es domāju, ja tie, kuri cilvēki, tomēr mēs nevaram viņus atbrīvot, viņi nav šajā kategorijā, kā tur rakstīts, mazāk samazinam, simbolisku eiro uzliekam, ja, kaut kādai nodevai jābūt, bet lai tas nebūtu liela nodeva. Tas pats tur arī, kur ir par masu pasākumos tirdzniecība, arī samazinam 3 un 4 eiro. Iepriekšējā redakcijā bija vairāk, ja? Tad tur 3,5 arī uz eiro mazāk, un visur arī vēl parādās māju amatniecības preces kopā ar pārējām, piemēram, pašu ražotās lauksaimniecības preces un mājamatniecības preces. Nezinu, vairāk tur īpaši nekas, vienīgi tā atbrīvošana, kurām kategorijām un tā cena. Nodevas lielums. Vai ir kādi jautājumi, varbūt ierosinājumi? Jā, es aizmirsu, es paskatījos uz Edgaru, vēl atcerējos, ka arī bija priekšlikums tomēr palielināt juridiskām personām atbildību, ka ja ir sastādīts administratīvais protokols, ja, tad sots juridiskām personām ir līdz 100 eiro. Bija līdz 72,50, ja, nedaudz tomēr lielāk, jo juridiskām personām ir jānes atbildību. Un, jo pretējā gadījumā arī dažreiz izmanto vai tos pašus poļu dārzeņus atved, bet tos noliek kā pašu ražotos. Arī kā preci pašu ražoto. Un, ja neievēro šo prasību un atkārtoti tiek sastādīts protokols, tad fiziskām personām no 100 līdz 150. Ja? Juridiskām, ne fiziskām. Fiziskām kā bija no 15 līdz 30 un tur līdz 15. Ja? Vienkārši. Vai arī brīdinājums, jo tur jau administratīvā komisija pēc tam izskata, un ja viņi redz, ka ir pamatojums, viņi pirmajā reizē dod tikai brīdinājumu, ja cilvēkam, vienkārši nezināšanas pēc viņš vai tur nepaspēja. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem. Ludzas novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos numuru 36 par Ludzas novada pašvaldības nodevām apstiprināšanu. To, ko arī komitejās mums juridiskās nodaļas vadītāja skaidroja, viņa daļu izņēma un apvienoja šajā par ielu tirdzniecību, līdz ar to ir jāizņem tā sadaļa. Tur ir 3. sadaļa, ja es nemaldos, tiek izņemta vispār. 3. Ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Pašvaldības nodevas. Tā, nākošais jautājums ir par grozījumiem
Trešais par grozījumiem Ludzas novada domes 27. aprīļa 2017. gada sēdes lēmumā par ilgtermiņa aizņēmumu Ludzas novada pašvaldības investīciju projekta Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija īstenošanai. Protokols numurs 6 un 25. paragrāfs. Izvērtējot iepirkuma dokumentāciju, ja, tur nācās secināt, ka tie, kas bija vislētākie, tomēr, diemžēl, viņi arī neiztur tās prasības, ja, un šeit tiek precizēta vienkārši summa. Ja, tur mainās uz augšu, jo internāta korpusa remontam tātad ne pati lētākā firma, ja, bet virzās uz doto brīdi firma Latgalija, ja, bet tur vēl IUB skata un līdz 12. jūnijam viņi paņēma to pagarinājumu sūdzības izskatīšanai, jo ir sūdzība iesniegta, un Ludzas pilsētas gimnāzijas ēkas modernizācijai, tur arī pārbaudot visus iesniegtos dokumentus, gan finanšu piedāvājumu, tur arī nācās iepirkuma komisijai secināt neatbilstību. Tur, piemēram, materiālu daudzuma, kas iesniegts ir tieši tajā piedāvājumā. Līdz ar to šeit ir arī precizējums, ka 1 192 547. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Tagad sākam ar līdzfinansējumu. Es varbūt arī uzreiz paskaidrošu, kāpēc tagad vairāki jautājumi mums būs tieši līdzfinansējuma iedalīšanai, jo arī otrdien tika skatīts jautājums Sija Ludzas apsaimniekotāja par māju apsekošanas gaitu, ja, jo viņi tagad mums ir jauns inženieris Soboļevs, kurš ļoti skrupulozi apseko un tad fiksē, varētu kā piemērs jums būt, ja, fiksē visus nepieciešamus remontus katrā no daudzdzīvokļu mājām, un tad tādi materiāli tiek novirzīti uz mājas lietu, tiek piedāvāts arī konkrēts pasākumu klāsts māju iedzīvotājiem, uz ko viņiem jāvērš uzmanību, ko vairāk vajag remontēt, pie kā ķerties, ja, jo te parāda arī plaisas, te arī inženieru komunikācijas, pavisam sliktā stāvoklī, jumti, ja, un uz doto brīdi viņiem ir, jau māju iedzīvotāji ir iesnieguši savus sapulču protokolus, arī Ludzas apsaimniekotājs organizēja sapulces, kur māju iedzīvotāji piekrīt un dod zaļo gaismu dažāda veida remontu veikšanai. Bet nevar to atlikt uz nākošo mēnesi, ja, jo ir vasaras periods jāapzinās, un ka tos remontus, ja kapacitāte ir, viņus ātrāk ir jāvirza un ātrāk ir, jāveic, jo pretējā gadījumā nākošā sēde varbūt būs jūnija beigās, vēl, tur jau pēc vēlēšanām, bet es domāju, arī jaunievēlētā dome noteikti būs vienisprāts arī ar mums, jo mēs apzināmies, ka mēs visi atbalstam daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu. Ja? Un tā, sākam. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju 18. novembra ielā 16 Ludzas novadā. Šeit ir saņemts arī certificētā speciālista novērtējums. Vispār ir plaisas, vienā no tām fotogrāfijām bija, ja, un tur ļoti steidzīgi vajag ar pilastriem darboties, jo pretējā gadījumā varam saņemt, ka pilastri var attiet no paša sēkas. Ja, arī šeit nebija, bet jā, tā 25, 17, kur es varbūt arī parādīšu, jo situācija ir pasmaga šai mājai. Pilastri, ja? Viss saplaisāts un no apakšas arī nav uz kā balstīties. Un mūsu lēmuma projekts ir tātad
piešķirt uz doto brīdi tur avārijas situācijas novēršanai. Kopējā tām ir 1416 eiro, mēs 50% 700 eiro, bet tas ir tīri tikai avārijas situācijas dzēšanai. Ja? Pēc tam tur jāskatās, laikam, tehnisko projektu, jāvada, jādod izstrādāt un tikai tad ķerties pie pamatīga remonta. Ja? Bet problēma ir šajā mājā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošā māja mums ir, no šejienes labāk, par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju 18. novembra ielā 25 Ludzā Ludzas novadā. Šeit savukārt lemjošajā daļā ir jumta kapitālajam remontam piešķirt līdzfinansējumu 5432 eiro 65 eiro centi. Arī ir atzinums, ka ir avārijas situācija un arī steidzīgi jumtu ir jālabo. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais ir mums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai arī 18. novembra ielā 27 Ludzā Ludzas novadā. Šeit situācija sekojoša, jo iepriekšējā gadā mēs ar jums arī bijām pieņēmuši lēmumu un iedalījuši šai mājai jumta remontam, un šeit viņiem no mums, no pašvaldības, ir tiesības saņemt līdzfinansējumu tikai 973 eiro 18 eiro centi, jo kopējā summa nedrīkst pārsniegt uz vienu jumtu 6000 eiro. Ja? Iepriekšējā gadā viņi bija izmantojuši 5026 eiro 82 eiro centi. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 17a Ludzā Ludzas novadā. Šeit iet runa par piebraucamo ceļu un stāvlaukumu. Te ir attēlots, ja, stāvlaukums automašīnām un piebraucamais ceļš. Tas ir tā māja, kur ir aiz Abramova kunga bijušā veikala. Ja? Un šeit summas, kur ir lemjošajā daļā sekojošas. Tātad stāvlaukuma ierīkošanai 3745 eiro 87 eiro centi, bet piebraucamā ceļa ierīkošanai 80% apmērā no darbu tāmes, un tas ir 6050 eiro 0,5 eiro centi. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Liepājas ielā 37 Ludzā Ludzas novadā. Šeit lemjošajā daļā ir tā, ka piešķirt ieejas jumtiņu nomaiņai 1246 eiro un arī kāpņu telpas logu uzstādīšanai. Tas jau ir kā energoefektivitātes pasākums. Šeit ir 50% no darbu tāmes 1140 eiro. Lūk, ir šāds lēmuma projekts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums pēc skaita. 9. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 242 Ludzā Ludzas novadā. Šeit lemjošajā daļā ir tātad skursteņu pārmūrēšanai 5367 eiro 51 eiro cents. Ja? Jo visā pilsētā šī mums ir problēma, diemžēl. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Tā, es savus jautājumus pagaidām beidzu. Nākošais 10. par amatu savienošanas atļauju. Ziņos novada pašvaldības izpilddirektors Jakovļeva kungs, lūdzu. Labdien, cienījami deputāti.
visas atļaus ir saistītas ar darbu vēlēšanas komisija. Varbūt es nolasīšu katru iesniegumu, lai jums būtu zināms amats. Tad ir saņemts iesniegums no administratīvu aktu strīdu komisijas loceklis Līgas Mežulis par atļauju savienot galvenā grāmatvedža pienākumus vēlēšanu komisijā no atsevināšanas komisijas loceklis un pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas loceklis Anastasijas Ļukšas. Es ļoti atvainojos, izpildirektora kungs, te man priekšlikums no domes deputātiem, ka viņi ir iepazinušies, ja, un ka, ja jautājumi kolēģiem nav, ja, kāpēc ir tik daudz? Tāpēc, ka no katras komisijas atsevišķi viņiem ir, tāpēc tas lērums lielais, ja, jo, ja cilvēks ir 5 komisijās, piemēram, kā amatpersona, un 5 ir jādod. Nu, birokrātija, bet nu tāda tā ir. Ja jums nav jautājumu, tad varam balsot. Ja? Lūdzu, kuri ir par? Tātad 13 par šo lēmumu projektu, atturās nav, pret nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. Ziņo priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Meikšāna kungs, lūdzu. Ir sagatavots lēmuma projekts ar 2 apakšpunktiem. Pirmais, tad fiziska persona no Cirmas pagasta lūdz atdalīt no nekustamā īpašuma Madaras Cirmas pagasta 2 zemes vienības un atdalītajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus. Un līdz ar to tad sagatavots lēmuma projekts, kā piekrist, kā fiziska persona atdalā no nekustamā īpašuma Madaras Cirmas pagastā 2 zemes vienības, 0,6 hektāri un 4,7, un atdalītiem zemes gabaliem tik piešķirti nosaukumi Mazmadaras un Lielmadaras. Un otrais punkts, fiziska persona no Puriņu pagastā arī lūdz izsniegt atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma ielēja 3 zemes vienības. Un ir sagatavots lēmuma projekts, kā piekrist, ka fiziska persona sadala nekustamu īpašumu ielējas, un tad 3 atdalītiem zemes gabaliem tika piešķirts jauns nosaukums Purmalā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana. Lūdzu, Meikšāna kungs. Arī ir sagatavots lēmuma projekts ar 2 apakšpunktiem. Pirmais punkts - zemnieku saimniecība Kalnusātā. Lūdz piešķirt nomā zemes vienību stācijas iela 45 Lūdzā, 40 kvadratmetru platība un noteikti nekustama īpašuma lietošanas mērķi. Izskatot visus dokumentus, ir sagatavots lēmuma projekts, kā noteikti zemes vienībai ar konkrētu kadastra numuru stācijas iela 45, tad izveidojamai zemes vienībai 40 kvadratmetru platībā, nekustama īpašuma mērķi ar kodu 0801 komercdarbības objektu apbūvē. Un otrais punkts, tad noteikti zemes vienībai ar konkrētu kadastra numuru Nirzas pagastā ar nosaukumu skola 0,4 ha platībā, tad nekustama īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1105, tas ir atsevišķi nodalītas atklātas stāvvietas. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 13. par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Ir saņemts iesniegums no Sijā Lemuri ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu zemes gabalam 1,06 hektāru platībā. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kā pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 5 gadiem un tad noslēgt vienošanos pie nomas līgumā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 14. par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Ir sagatavots lēmuma projekts ar 4 apakšpunktiem. Tad viņi arī saistīti ar zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Tad pirmais iesniegums saņemts no Sijā Lemuri. Tad lūdzu pagarināt
zemes nomas līguma termiņu. Otrais iesniegums arī no SIA Lemuri, tad viņi arī lūdz pagarināt zemes nomas līgumu zemes gabalu 1,7 hektāru platība. Un trešais un ceturtais punkts saistīts ar fizisku personu no Pildes pagasta, tad arī lūdz pagarināt nomas līgumu, tad arī ir sagatavots lēmuma projekts, kā pagarināt nomas līguma termiņu. Tātad nekustamo īpašumu nodokļu parādu nav, tad nomnieki pilda savas saistības, līdz ar to tad ir tiesiskais pamats pagarināt līgumus. Jā. Vai ir kādi jautājumi kolēģiem? Nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 15. par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, Aivara kungs. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamu īpašumam nosaukumu. Izskatot visus dokumentus, ir sagatavots lēmuma projekts, ka piešķirt nekustamu īpašumam ar konkrētu kadastra numuru Brigu pagasta nosaukumu Magnēlijā. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 16. pārskats par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu. Lūdzu, priekšsēdētāja kungs. Jā, tad atbilstoši dzīvokļu komisijas nolikumu, dzīvokļu komisija ir pienākums atskaitīties novada domai par komisijas darbu. No 1. janvāra 2017. gada tad notika 9 dzīvokļu komisijas sēdes. Kopumā tika saņemti un izskatīti 82 iesniegumi, 32 iesniegumi par uzņemšanu rindā, 12 iesniegumi par īres līguma pārslēgšanu vai pagarināšanu, 11 par piekrišanu piedāvātajiem dzīvokļiem, 9 iesniegumi par atteikumu no piedāvāta dzīvokļa un 18 iesniegumi no juridiskam personām. Tad kopā sagatavoti un nosūtīti 143 dokumenti, un tad kādi lēmumi ir pieņemti. Tātad pieņemti 11 lēmumi par deklarētas dzīves vietas anulēšanu, 2 lēmumi pieņemti par atteikumu anulēt deklarētu dzīves vietu, 18 lēmumi ir pieņemti par izslēgšanu no rindas, jo reizi pusgada dzīvokļu komisija veic rindas inventarizāciju, mēs pārbaudām, vai tas personas, kuras ir iekļautas rinda, tad vai viņi ir deklarēti Ludzas novada teritorijā un vai viņiem nav savu īpašumu. Un tad mēs esam konstatējuši 18 personām, ka viņi neatbilst saistošu noteikumu prasībām, tātad vai viņiem bija deklarēta dzīves vieta cita novadā, vai viņiem jau bija iegādāts nekustamais īpašums dzīvojamā platībā. Tātad pieņemti arī 7 lēmumi par dzīvojamas telpas īres līgumu pareģistrāciju. Tātad 26 personas ir iekļautas rindā reģistrā. Tātad no tām 26 personām 2 ir bērni bērni, tad viena persona, kura ir atbrīvota no ieslodzījuma vietas, 2 jaunas ģimenes un 21 persona, tad, kuras ir kategorija kā pārējais personas. Un vienai personai tika pieņemts lēmums atteikt viņu reģistrēt reģistrā, jo bijām konstatējuši, ka tai personai pieder nekustamais īpašums. Līdz ar to tad nebija arī tiesiska pamatojuma reģistrēt rindā. Tātad pagājušā gada 16. gada kopā tika reģistrētas 46 personas, 6 bērni bērni, 5 jaunas ģimenes, 2 personas kā kvalificēti speciālisti un 1 persona, kuri bija nepieciešams sniegt neatlikamu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, un 32 personas kā pārējais personas. Šogad mēs esam piešķirusi tātad 10 dzīvokļus, 3 dzīvokļi piešķirti bērniem bērniem, tātad 4 personām, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietas, 1 personai, kurai bija nepieciešams sniegt neatlikami palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana, tad 2 jaunām ģimenēm un tad 1 personai, kura ir kopēja rindā. Līdz ar to tad ir redzams, ka mēs varam sniegt palīdzību tikai prioritāriem grupām. Tad kopēja rinda, tie, kuri stāv kopēja rinda, praktiski viņi ļoti lēni virzas. Pagājušā gada par 16. gadu mēs kopumā piešķiram tikai 30 dzīvokļus.
Un uz šodienu kopā reģistrētas 330 personas, 9 bērni bāriņi, 4 personas, kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, un viņiem ir maznodrošinātas personas status, un 10 jaunas ģimenes. Un tad 307 ir tie, kuri ir kopējā rindā. Tāda ir situācija. Jā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Es domāju, secinājums ir viens, ir jādomā vismaz par vienas daudzdzīvokļu mājas būvniecību. Jo, 307 stāv rindā, un ja gadā no pārējās rindas, piemēram, dabūtu tur, labi, ja 10, tad viņi cilvēki 30 gadus stāvēs. Vispār kaut gan runājam, ka iedzīvotāju skaits samazinās, ja, bet vienalga nepieciešamība pēc dzīvokļiem, aug. Un ņemot vērā, ka mēs vēl esam pierobežas pilsēta, vēl nāk pilsētā arī robežsardzes darbinieki, ja, varētu. Te ir izaicinājums uz nākošajiem 4 gadiem, visiem kopā būs. Jārunā varbūt arī ar iekšlietu ministriju kopā kaut kā kooperēties. Lūk, pieņemam zināšanai, ja? 17. par Ludzas novada teritorijas plānojama grozījuma pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lūdzu, Meikšāna kungs. Pagājušā gada 28. jūlijā mēs esam pieņēmuši lēmumu par grozījumu uzsākšanu Ludzas novada teritorijas plānojumā un bijām arī apstiprinājuši darba uzdevumus. Teritorijas plānojuma grozījumi ir nepieciešami sakarā ar to, ka tika pieņemti jaunie ministri kabineta noteikumi, tad vispārīgi teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros mainās funkcionālais zonējums. Bija saņemti arī vairāki iesniegumi ar lūgumu grozīt teritorijas plānojumu gan no fiziskam, gan no juridiskam personam. Un uz doto brīdi ir sagatavota teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Un tad sagatavots lēmuma projekts, kā nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājiem organizēt pirmas redakcijas publisko apspriešanu, nosakot publiskas apspriešanas termiņu 4 nedēļas un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar teritorijas plānojuma grozījumu pirmas redakcijas materiāliem. Pašlaik mēs informācijas sistēmā liekam visus materiālus un plānojam, ka pēc nedēļas materiāli būs jau ievietoti gan teritorijas attīstības informācijas sistēmā, gan arī mājaslapā, un tad pēc nedēļas jau tad notiks jau publiska apspriešana. Lūdzu, vai ir kādi konkrēti jautājumi, jo šis dokuments ir svarīgs ļoti pašvaldībai, kā satura ziņā, ja? Jo pēc šī dokumenta pēc tam arī viss darbs notiek uzņēmējiem, it sevišķi. Ja? Šeit arī tiek iestrādāts pamainīt to zaļās zonas apzīmējumu, kas ir tiem 30 vairāk hektāriem, kur mēs ar jums pieņēmām lēmumu nodot nomā, ja? Tad būs arī kā ražošanas teritorijā, industriālā zona sava veida. Ja? Ja nav iebildumu, tad varam balsot. Ja? Lūdzu, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība ir izskatīta. Paldies. Nedaudz informācijas. Burtiski nedaudz. Kas attiecās par izbraukuma ministru kabineta sēdi Daugavpilī. Ja? Vienkārši tāds rezumējums un arī varbūt no kā mēs varam secināt, vai mēs esam pareizi